Šodien neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta ārodorganizācijas tiksies ar veselības ministru Gunti Belēviču. Pēc šīs tikšanās tiks lemts par neuzticības izteikšanu dienesta vadītājam Armandam Ploriņam. Taču arī viņš pats šodien vēl tiksies ar ārodorganizāciju pārstāvjiem, lai censtos viņus pārliecināt par savu atbilstību amatam. Ploriņam tiek pārmesta pārlieku liela izšķērdība laikā, kad dienestā ir katastrofāls darbinieku trūkums un zems atalgojums. Viens no skaļākajiem gadījumiem ir dārgo un darbiniekiem neērto automašīnu iepirkums, par kuru iepriekš ziņojusi arī valsts kontrole. Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta Rīgas reģionā darbinieki ir viensprāts par to, ka Ploriņam amats jāatstāj, un izskanējis, ka viņiem šajā prasībā varētu pievienoties arī mediķi no reģioniem. Pats Armands Ploriņš no amata negrasās atkāpties, pat tad, ja ārodorganizācijas to prasīs, bet veselības ministrs Guntis Belēvičs solījis rūpīgi izpētīt, kā dienests pilda savas funkcijas un cik lielā mērā ar tā sniegtiem pakalpojumiem ir apmierināti pacienti. Viņš arī neizslēdz iespēju dienesta direktoru mainīt.